cienījamie klātesošie. Šajā vietā jūs varat uzzināt par trīsdimensiju grafisko programmu Softimage. To jums pastāstīs Somu kolēģi. Un Somu kolēģis jums atbildēs uz jautājumiem. Īsi sakot, Softimage animācijas sistēma tā ir trīsdimensiju animācija programma, kur lieto visas pasaules lielākās animācijas firmas gandrīz, un ļoti plaši tiek pielietot šī programma kino industrijā, pat cik tā tiek uzskatīta par vienu no spēcīgākajām programmām tieši, kas attiecās uz animāciju. Tā kā, ja ir kādi jautājumi, lūdzu, uzdodiet. Tātad, Softimage, kā jau es teicu, ir speciāla trīsdimensiju animācija programma, kur lieto filmu industrijā un speciefektu radīšanai. Piemēram, filmas Jūras laikmeta parks, dinozauri ir tieši animācija veidot tieši ar programmu Softimage. Softimage grafiskais interfejs ir programmēts tieši tādā veidā, lai tas būtu viegli saprotams un uztverams māksliniekiem. Tur nav jābūt programmētājiem, lai strādātu ar šo programmu. Visas funkcijas ir sakārtotas loģiskā secībā, svarīgākās pa priekšu un mazāk svarīgas pēc tam. Bez tam ir ļoti viegli ar to visu strādāt. Softimage tātad ir radīts nevis inženieriem, kur var izmēģināt savus prātspējas tur, bet tas ir tieši radošiem cilvēkiem, lai viņi varētu darīt radošu darbu. Bez tam ir arī iespēja tomēr veikt kaut kādas funkcijas un programmēt pašiem. Tiem, kam ir spējas un zināšanas programmēšanā, var programmēt arī paši savus efektus. Tātad interfejs ir uzprogrammēts tādā veidā, ka to ir ļoti viegli iemācīties darbu ar programmu. To var iemācīties apmēram, pamatus var iemācīties pāris dienās. Un, protams, pilnībā apgūt to vajadzīgi ir mēneši. Un bez tam interfejs ir uzprogrammēts tā, ka pārējot no viena darbības moduļa uz otru moduli ir ievērots vienādības princips, respektīvi jums nav jāmācās pie jauna šis te instruments un kā viņu lietot. Jums vienkārši ir jaunas komandas, bet lietošanas veids saglabājās, tā kā ir ļoti viegli to apgūt. Tātad tiešām, lai apgūtu visus tos animācijas pamatus, par cik tā ļoti nopietna programma, to var darīt vairākus gadus. Un profesionāli animatori un dizaineri tā arī strādā un apgūst pieredzi. Un apmēram, lai kļūtu par labu animatoru, ir nepieciešami apmēram 2 līdz 3 gadi. Neskatoties uz to, ka Softimage praktiski ir labākā animācijas programma, vienalga, jāņem vērā tas, ka var ļoti ātri uztaisīt primitīvas animācijas, piemēram, kā redzams šeit, tajā ekrānā, bet sarežģītas un dabiskas plastiskas animācijas, kur kustās kāds dzīvnieks vai cilvēks, muskuļu kustības un viss tas prasa ļoti lielu darbu. Un
to var uztaisīt, un tas, protams, teiksim, tas prasa vairākus mēnešus, kamēr noslīpē šo te animāciju. Bet efekts ir tiešām tāds, kā jūs esat raduši redzēt filmās, kad grūti ir pateikt, kur ir dzīvnieks un kur ir kompjutera animācijas tēls. Šodien vēl joprojām nav atklāta pociņa vai nekur jūs nospiežiet un sakiet, tas ir gatavs. Šis piemērs, ko Somu kolēģis ir taisījis, viņš ir taisījis diezgan ātri, jo tur nav šīs te dabiskās, teiksim, dzīvnieku ādas, kurai vajadzētu locīties un kurai vajadzētu šūpoties un kurai būtu inerts masa un kur no kustības, no ķermeņa kustības, kur iegūt sev inerts un kustētos pat par sevi neatkarīgi. Tas ir ļoti tāds vienkāršs objekts un vienkārša animācija. Tādu var iztaisīt ļoti ātri. Ja tas būtu, piemēram, dinozaurs, vai tas būtu zilonis vai kaut kas tam līdzīgs, kura āda nokarājas, tad būtu ļoti liels darbs šīs kustības locījuma vietas piekoriģēt tā, lai tas izskatītos dabiski. Bet to, protams, var izdarīt. Jā, šeit ir arī redzams, ka tā ir vienkārši gaita, bet ja gaitai vajag piedot kaut kādu raksturu, vai tas būtu kaut kāds noteikts pārvietošanas veids, ja tā būtu tāds zakšanās vai kaut kas tam līdzīgs, tad tas arī, protams, prasa papildus laiku. Un tas, kā saka, pat gaitas nodefinēšana, tas ir apmēram 10% no visa animācijas darba, un pārējais ir smalkāk izlīpēšana, lai tas izskatītos dabiski un dzīvi. Jā, tas joprojām ir ļoti radošs darbs, un varētu teikt, ka tas ir kaut kas no Dieva, no radītāja, jo tiek veidots tēls, tiek izstrādāts tā uzvedība un veidots scēna un gaismas, un beigās iegūst attēlu kaut kādu vidi, kas ir mākslīgi radīta, un tomēr tā ir it kā īsta tā pašā laikā. Varbūt tās vēl kādam ir kādi jautājumi tieši par pašu programmu, uz kuriem varētu atbildēt Somu speciālisti. Kādi interesē, kā darboties ar
kaut kāds instruments, kaut kāds programmas iespējas specifisks. Es varu ātrumā pateikt, ka tā ir pilni profesionālā programma, kur ir sākot no modelēšanas, līniju modelēšanas, nevis poligonu modelēšanas iekšā un beidzot ar animāciju. Tur ir iekļaut arī speciāli efekti, kur var radīt sprādzienus un pārtiklas sistēmu. Respektīvi, tas ir objektu veido maz daļiņas, putekļu veidīgas, un kompjuters to visu skaitļo kā sprādzienu imitāciju, piemēram. Softimage varbūt tās nav, kā saka, pati spēcīgākā modelēšanas programma, priekš tam ir kaut kāda skatu programmas vai tam līdzīgi, bet tā joprojām ir pasaulē spēcīgākā animācijas programma, sevišķi, kas attiecās uz tēla animāciju, līdzīgi kā tur ir redzams. Jo nevelti visa lielā filma industrija priekš tēliem, tas pats Jūras laikmetu parks un daudz citi lieto animāciju tieši Softimage. Tātad Softimage piedāvā tādu iespēju, kad par cik Silicon Graphics tehnoloģija ir diezgan dārga, ir piedāvā iespēju darbināt Softimage programmu arī uz NT, Windows NT vidē. Un somu kolēģis gan saka, ka uz Silicon Graphics, protams, tas strādā mazliet labāk, bet ir iespēja darboties arī Windows NT vidē, kas varētu būt nedaudz pieejamāk, plašākam interesantu lokam. Tātad nepieciešamais operatīvās atmiņas daudzums, kas ir nepieciešams, lai varētu šo programmu darbināt, palaist, ir 64 megabaiti atmiņas operatīvās, un, lai varētu normāli strādāt, ir nepieciešami 94, ko iesaka Softimage. Noslēgumā mēs vēl varētu atgriezties pie pašiem animatoriem, un ja kāds no jums ir nolēmis nodarboties šajā nozarē, tad ir jāņem vērā, ka tas ir ļoti interesants darbs, bet tajā pašā laikā tas ir ļoti smags darbs un prasa ļoti daudz atdevis no paša cilvēka. Tas prasa darbu dažkārt no rīta līdz vakaram un dažkārt pa naktīm, jo darbs ir radošs un nekad nevar paredzēt, kurā brīdī kas aizķersies un kurā brīdī vajadzēs saspringzināt visas savas spējas, lai atrisinātu kaut kādu problēmu.